Paskatīsimies, vai nāks līdzi. Jā. Sāk celties augšā un pavisam skaists. 35 евро блесна? Nu, uzminiet, cik zivju. Nu, čau šodien. Dodos uz Peipusu. Laikapstākļi šodien ir diezgan skarbi. No rīta bija minus 16, tagad braucot tuvojoties ezeram jau ir drusku siltāks. Dators rāda minus 13, nu it kā sola šodien līdz minus 11. Tad arī uzkāp tā temperatūra. Plus ir liels tāds, ka šodien sola ļoti mazu vēju, kas attiecīgi cerams arī būs kā liels pluss un traki nenosauš uz tā ezera. Mēģinās Peipusā copēt pirmo reizi, tāpēc īsti priekšstata un ekspektāciju baigo nav. Skaidrs, ka visi ir salielījuši un sastāstījuši, ka tas Peipus ir ritīgi labs un zivju daudzums tur ir nesalīdzināms ar mūsu ezeriem. Un, tāpēc, protams, arī ceru kaut ko arī paķert, ne tikai aizbraukt ekskursijā. Bija divas iespējas, divas opcijas, kuras varētu šodien aizbraukt. Piedāvāja vietējie valmierieši braukt līdzi, kas ir principā piebraucot pie krasta un ejot tālāk ezerā kājām aptuveni 2 kilometrus. Zivju daudzumu un iespēju noķert, tāpat kā jebkur citur garantiju nedot. Un tomēr brauc salīdzinoši reti uz to vietu ķert, tāpēc es vairāk šoreiz uzticējos vietējiem. Atradu kontaktus kaut kur internetā, kur vietējie iedzīvotāji piedāvā ievešanu ezerā. Tie paši vīri, kuri ved iekšā, viņi arī ķer zivis. Un es regulāri ar viņiem iepriekš sazvanījos un prasīju, kā veicās. Sūtīja bildes un video, kad ir cerīgi. Un tomēr vietējie tur braucot katru dienu bez izņēmumiem, viņiem arī ir zināmas vietas konkrētas, kur vakardien ķērās un kur šodien ir potenciālāka iespēja noķert to zivi. Tāpēc mēģināsim, aizbrauksim pie vietējā Viktora, kurš mūs ievadīs iekšā, cerams arī kaut ko pastāstīs, padalīsies, centīšos arī parādīt, uz kādiem mānekļiem ķer vietējie, kādus man ieteica copes bodē, tad redzēsim, kurš būs rezultatīvāks. Nepieciešamības gadījumā arī iemērkšu dīperu. Vienmēr iepriekš domāju, ka ziemai pirkšu praktiku 8. Tomēr tā cena viņam plauktā ir 350 eiro, tas, manuprāt, ir lētākais variants. Un, es vēl zinu kā, drusku taustījos un domāju, varbūt vēl nav pienācis īstais laiks un nepirku. Ar domu, ka kaut kas parādīsies lietotā tirgu. Un vakardien uzskrēju dīperam, Čirp +2, otrajai versijai sanāk. Par ļoti labu cenu, lietots dīpers. Jā, varbūt nav tik praktisks kā tas praktiks, bet tomēr ir universālāks vispār copei arī vasarā. Galu galā var arī iemērkt no laivas un no krasta pamētāt, saprast dziļumus. Tā kā pamēģināsim. Uzreiz mest to dīperi, es domāju, tāda vajadzība nebūs, jo es saprotu, ka tā ir roku saldēšana, jo tomēr jāslēdz klāt. Telefons praktikam plus ir tāds, ka viņam ir savs ekrāniņš, atsevišķs ar podziņām, un tad var ar cimdiem strādāt. Šeit tomēr dīperam ir jāslēdzas klāt caur programmai, kura ir telefonā, un tad, protams, tad vajag ģert no cimdus un saldēt nagus. Uzreiz likt iekšā dīperi es neredzu jēgu, jo, ja ķersies, tad tam nav nozīmes, vai tas dīperis ir ūdenī. Ja es sapratīšu, ka visi āliņi ir tukši un nevienā es nevaru dabūt ārā zivi, tad es, protams, mēģināšu izmantot to dīperi.
Dobre. Nu, širā te mēs arī braucam. Tur cilvēki iet kājām. Nu, ja mēs braucam kādas 7-6 kilometrus no krasta, nezinu, cik racionāli ir iet kājām. Извиняюсь, как там потом в 4 здесь? Выезжаем. Ага. Раньше никто не едет. Нет, 4. Да. Сам знаешь, 21 километр тебе не Да. 4 километр. Это от берега 21 километр. От Муста. Какие приманки покажете? Что вы ловите, на что советуете? Продаете тоже? Или не продаете здесь? Да, есть еще одна блесная. За сколько продаете? 35. Сколько? 35. 35 евро блесна? Да. Надо искать такие площадки. Где темные, да? Да, вот. Чем больше площадка, тем лучше. Около Ламика. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Nu ko, esam klāt. Viktors tās nevisai rodīgs izrādās, bet kaut ko viņš pastāstīja. Kaut ko pastāstīja, parādīja uz ko ķer. Prasīju, vai viņš tirgo viņas, viņš teica, jā, 35 eiro viena. Šeit mēs esam, starp citu, 21. kilometrā no Mustves. Teica, ka jāmeklē ir tumšie sektori, bet, ko pieņemsim, ir tumšāks sektors nekā citviet, visur, kur ir. Jo lielāks tumšais sektors, viņš teica, jo lielāka iespēja, ka tur būs lokalizējies asaris. Un teica pie vietām, kur ir lūzis ledus. Tur, kur ir kaut kādas plaisas, tur labāk ķersies. Nu, mēģināsim. Ledus biezums aptuveni pusmetrs. Nu, ar rokas urbīti. Ar rokas urbies te taču negribētu staigāt. Izurbām 3 āliņģus. Nu, tas skatīsies. Ļoti, ļoti slidens. Uz ledus. Tātad īstenībā sniega ļoti maz. Pagaidām dīperi negribu laist. Tiešām baigi atsalu rokas. Un kā es īstenībā braucot, baigi ilgi braucām. Tomēr 21 km no tā krasta, kur mēs izbraucām. Un rokas kājas, ja tā, nu, neteiksim, ka baigi karsti bija pa ceļam. Nekā man vēl nebija nojumītas nekādas tur tajā vietā, kur es braucu. Bija tur priekšējiem, bija tāda nojumīta, kas no vēja aizsedza. Man gan tāda opcija nebija. Nu, es iztaigāju 6 āliņģus ar tādu parašūtiņu. Šitāda te. Ceru, ka redzēsies. Šitāds te māneklis ar vienžuburāki. Un 6 āliņģos vispār nekāda dzīves pazīme nebija. Jautājums, vai pie vainas ir māneklis, vai vienkārši te šajos āliņģos nav zivs. Un tāpēc, lai saprastu, vai man ir vērts mēģināt mainīt mānekļus, vai varbūt ir arī mākslīgais motilis, vai varbūt ir vērts uzlikt, pamēģināsim dīperi. Pieliku vakardien tādu dzeltenu boju, ar domu, ka, ja viņš man gadījumā kaut kur zem ledus gribēs paskriet, lai es viņu varu izvilkt ārā. Tas ir viens, otrs, lai es viņu neaizmirstu vienkārši kaut kur. Tā boja jau man par sevi liks manīt. Nu, tad pamēģinās ieslēgt dīperi un paskatīties, vai te apakšā vispār ir kaut kāda dzīvības pazīme. Ir tāds te dīperi Chirp 2. Pieslēgsim tūlīt pie telefona. Parādīšu arī,
kā tas viss izskatās telefonā. Nu, viens mīnus ir tāds, ka tomēr jāliek un jāsaldē pirksti un jāliek telefons ir kaut kur uz statīva vai, nu, manā gadījumā uz statīva, es negribu likt uz ledus. Tomēr krietni ātrāk baterija viņiem izlādēsies un arī negribās, kā slapjumā turēt viņu visu laiku. Bumbu liekam iekšā. Jā, iepriekš minēju arī, ka jāiztīra ālingis, kas ir savā ziņā mīnus šitādiem. Dīperam jau ir vāts, tu viņu ar vadu ieliec iekšā ūdenī vienkārši, un viņš tev netraucē nekādi ledus un sniega gabali, kas ir trāpījušies ālingī. Dīperim atkal vajag tīrīt un sagatavot to vietu pirms tam. Jāieslēdz rekur, jāsavieno ar dīperi, viņš jau savienojās, dīperi čirp. Tālāk slēdzam Fish dīperi aplikāciju. Jābūt ieslēgušam jau. Nu, lūk, 10 metru dziļumu rāda. Lūk, šitā te viņu no sniega jāiztīra. No ledus gabaliem. Lai tas ālingis ir maksimāli tīrs. Tad pēc instrukcijas tai bumbai jābūt vairāk pa vidu. Jūtību varam mainīt. Dienu. Režīmus mainīt nakts diena. No apakšā īstenībā, kur šeit sanāk grunts sarkanā, augšējais ir ledus, apakšā pie grunts kaut kas maziņš šeit, Bet pavisam tādi mazi smalki punktiņi. Aiziesim, paskatīsimies citā ālingī, ko rāda. Aiziesim mazāku leņķi. Viņam šeit leņķis ir domāts, plats leņķis, viņš visdrīzāk lasa ļoti daudz ledus. Šaurā leņķī viņš tieši zem ālinga skatās. Šitā labāk redz. Nu, principā tukšumu, klusumu apakšā kaut kādi maziņi punktiņi. Bet pavisam šeit ar, kaut kas tur 9, gandrīz 10 metros viegla strīpiņa parādās, bet tas ir tāds kaut kas pavisam nenozīmīgs. Labi, aizējam citā ālingī paskatāmies. Pagaidām es nevarētu teikt, ka māneklis ir pie vainas. Vismaz dīperī jāreikinās, protams, ka tie ir 10 metri, un tur tā baigi izteikti, tur lielas zivis es neredzēšu, lielus punktus. Vienīgais izņēmums, ja tur tā zivs tiešām būs baigi liela. Bet ja viņa tur tāda pavisam maza raudiņa vai mazs sasarītis, viņš tur rādīs mazu punktiņu, tā kā tas arī notiek pašlaik. Un kaut kas te maziņš, nezinu, vai jūs redzat, bet tādi punktiņi, reku ik pa brīdim strīpiņi iespīdās, kaut kas neliels ir. Labi, iziešu cauri visiem ālingiem, un tad jau izdomāšu, vai ir vērts šeit uzkavēties. Aiziet. Nu, un nav. Bet bija. Tas nozīmē, ka vienkārši ir par lielu māneklis. Nu, vismaz tā es tagad rekur sajūtu, ka sope bija. Šis māneklis ir mazāks. Karabīna nav uzsieta, tas viņus vairāk uzrunā. Un šajā ālingī bija visvairāk dzīvības. Kāpēc es šeit nolēmu mazāku bleķi uzlikt, jo šeit bija daudz vairāk zivtiņu redzamas. No 8 līdz 9 līdz 10 metru dziļumā. Pirmais asarītis ir. Skatāmies, kas notiek tālāk mums. Jau otro reizi pēc kārtas. Es uzlieku mazāku mānekli. Un uzreiz ir piesitiens.
Tātad atklāju sekojošu lietu. Uz mazāku, uzliku mazāku vertikālo blitku, salmo, sudrabotu, un uzreiz parādās piesitieni. Pirmajam asarim viena no alingiem bija tieši tāpat. Un arī tagad ir tāpat. Pakērāt lielo blitku, pilnīgi nekā klusums. Uzliku mazo, un uzreiz cope. Un negribās saldēt pirkstus, gribās ņemt ar to ar spoli, ķert. Pamēģinās uzlikt šķēdz blitku, tad jau redzēs, ko teiks asaris. Pāris piesitienus uztaisa, lēnām paceļ augšā. Ir. Un ir. Un notrūka. Laikam notrūka. Vai arī nē. Nē, vēl sēž. Nu, skaists. Skaists asarītis. Kurš ir tāda te salmo. 3. numuriņa. Vertikālo blitku sudrabotu. Un apakšā saliku motili mākslīgo. Šī tāds te asarītis. Skaists. Pēdējie metieni man bija katrā alingī pirmajā metienā pa zivī. Un tagad interesanti, varbūt paveiksies, paskatīties, ko man parādīs eholots, kā viņš izskatīsies. Kā eholotē izskatīsies mans māneklis, kas šajā gadījumā ir blitka. Bet tie paši 10,1 metrs. Blitka tā pati salmo 3. numura. Un te pamēģinās, paskatīsies, kā. Pēc tam viņam tur arī ir opcija tāda paskatīties atmiņu. Ja gadījumā nepaspēs pamanīt to copi, uzreiz kamerā tad varēs paskatīties, kaut vai mājās. Kāda izskatījās tā copa. Nu jā, rekur. Redzās, ka, nezinu, vai var redzēt kamerā, bet šeit ir tāda sīpiņa virzās uz leju. Tas ir mans māneklis. Negrib nākt līdzi. Jāpanēģina varbūt citu mānekli. 15-20 centimetrīgs asaris varētu izskatīties kā neliels punktiņš. Skaidrs, pat ja tur būtu 3 kilogramīga līde, ka viņi jau nebūtu pa visu ekrānu man. Tāpēc es vēl īsti nesaprotu, neorientējos, cik liels punktiņš un cik liels vītriņa šajā augšējā skatā, cik liecina par cik lielu zivi. Blakus māneklim vēl viena strīpiņa. Nozīmē, ka kāds tomēr interesējas. Bet pagaidām neatsācās. Pacels augstāk mānekli. Zivs paliek lejā. Skatāmies, vai nāks līdzi. Jā. Sāk celties augšā un kaut kas drusciņ pieraustīja. Nu. Jā, interesanta spēlīte, protams. Tamies kā rēgies uz Lucky Johna šūpiņu. Tā ir nogrimis. Deviņos metros
Taisam spēli. Kaut kas ik pa brīdim iekustās. Palaidīs bišķi zemāk. Beidzot smuks. Uz šūpiņu. Šitādu jau var arī negribās, lai dabū rokā. Šitādu jau var arī likt uz pannas. Skaists tās arītis. Uztaisīju nelielu eksperimentu. Izgāju cauri vienam māliņam ar vairākiem mānekļiem. Pagaidām secinājums ir tāds, ka lielie vertikālie šūpiņi neiet pie sirds asarim. Vismaz pagaidām nav bijusi neviena cope. Un tajos pat āliņģos ir bijušas copes, kuros neķērās uz lielajām vertikālajām. Uz lielajām vertikālajām blitkām neķērās, tur ķērās uz mazām vertikālām blitkām. Un pamēģināju arī šūpiņu, uzliku šādu Lucky Johnu Nordics, manuprāt, ja es nešaubos, 4. numurs. Tāds ir ok, un strādā arī. Noķēru šodien lielāko asari uz viņu līdz šim brīdim. Tagad ir 12 stundas sanāk. 3 stundas es jau ķeru zīvis. Noķēru kaut kādus 6 asarus, kas manā skatījumā priekš peipusa nav labs rādītājs. Un esmu nonācis pie lēmuma, ka ar eholotu pagaidām neņemšos, tas diezgan daudz laika man prasa. Ir interesanti paskatīties, kā zivs reaģē, kā viņa atsaucās vai neatsaucās uz mānekli. Un to es arī pārliecinājos ar to lielo vertikālo blitku, ka zivs pienāk, paskatās, apgriežās un aiziet. Mazu vertikālo blitku arī bija paņēmusi, bijušas copes. Tad tagad esmu nolēmis vienkārši staigāt un meklēt, nolasīt aktīvu asari. Un ar to eholotu ir tā, pēc tam droši vien es ievietošu arī ekrāna šābiņu no telefona, kā izskatās. Ļoti forši redz mānekli, ļoti labi redz, kā zivs iet pakaļ. Es domāju, ka tas ļoti labi strādās, eholots labi strādās meklējot zandartu. Un es domāju, ka arī kaut kādas baltās zivis meklēt riktīgi ērti ar to eholotu. Tas, kas vēl ir svarīgs un baigi forši ar eholotu, jo sevišķi jaunā ūdenstilpnē, atrast, kur ir stāvāki kāpumi, kritumi, kaut kādi pauguļi, kur kaut kāda var zivs koncentrēties vairāk. Un te es domāju, tādiem nolūkiem vairāk izmantošu eholotu. Pagaidām man tas daudz laika aizņem, un arī tas riktīgi sēdina bateriju no telefonam. Tātad esmu uztaisījis kādus vidēji 50 āliņģus, ļoti maz copes, maz asari. Pagaidām es nolēmu vienkārši iet un pēc iespējas mazāk laika pavadīt vienā āliņģī, bet taisīt daudz āliņģus. Skatos, ka vīri tur sāk vairāk čupoties un tur mazāk pārvietojas. Tur diezgan maz cilvēki, salīdzinoši reti. Un es skatos periodiski, viņi arī maina savu lokāciju un staigā visu laiku. Tā kā es nolēmu uztaisīšu šeit 10 āliņģus, ja neizvilkšu, teiksim tā, ja 70%, 7 asari nebūs no 10 āliņģiem, te es eju uz turieni pie džekiem, prasu, kā ķerās, uz ko ķerās, un tad iespējams jāmaina ir taktika.
Tātad samainījus mānekli uz rapalu, uz šķērsnisko britku. Izskatās tas māneklis šādi. Nu, uzminiet, cik zivju. Tieši tā, neviena cope. Un šitā rapala mānekļa pilnīga nulle. Skumji. Nu, iesim meklēt, iesim prasīt citiem, kā viņiem veicās. Nav jēga šeit uzkavēties. Kurjos. Es nezinu, tiesa man laikam kaut kādu termosu jāpērk ar ēdienam, jo nu, tas, ko es paņēmu līdzi, izskatās kā no saldētavas. Kaut kā tā. Nu, labu man apetīti. Ну, как клюет? Я только на мотылязе сейчас попробовал. И что-то берет, берет. Ну, на мормышку, да? Да. На блесну тоже пробовали? Тоже. Только каких не попробовал. Это в этой лунке, да, набрали? Тогда ничего еще. 2 раза ездил только на сикуху, на блесну. Да. Даже мотыля не брал. Сегодня вот, слава богу, брал и немножко... Ну да. Ну, как успехи? Нормально, я только пришел, мы с ним на паре. А, Я там был, я так, на секуху, там 11 штук вытащил. да. А сейчас ближе к нему пришел, смотрю, он на мотыля. Ну да. Может, тоже поставить. Ну, скорее всего, у меня тоже ничего там. Парочка есть. Одна хорошая лунка был, там вот больше часа был, 11 штук. И все, и потом как срезал. Да, на вертикальную? Да. Ага. Я перепробовал, там всякие. Ну, как успехи? Это все, да? Ну да. Там мальцы говорят, на мормышку берет, на мотыля. Я смотрю, они ловят там. Да. Ну да, понятно. За все это время только одна, да? Да. Ну да. Как успехи? Есть что? Видишь, один только. Один? Соседи южные. Да. Вижу, там Рапина или там Мегигорма. А, Там же этот, там Псковская ходят, все ваши тоже. там хорошо клюет? Ну, там этот Ляммияр, что говорят, там-то, если видосики смотреть, там лапти такие побольше. Это- Окунь-то. Окунь. Это на каком водоеме? Ну, это там Ляммияр, это где вот этот, где соединяется Тюркское с Псковским. Ага. Мегигор. В эстонском Ляммияре. Там не надо заезжать, там пешком можно зайти, да? Да. Ну, мы ходили, я 2 выходных ходил, но что-то у нас говорят, что вся рыба сейчас вот с Мустве линия и ниже, вот как раз в Псковском, А, на южной, что там стоит, да? вся рыба там. А сколько с берега идти? Как глубоко надо идти? Но если с Аллой идти, там уже на 1,5-2 уже глубины такие же, как здесь. 2 километра. Ну да, примерно. А, тогда ничего. А сейчас нету, видишь, холод, рыба стоит на месте. Вот если там потеплее будет, тогда уже она будет двигаться. О,
Nu, bo. Skaisti vasarīt iznāca izvilkt. Parunāju ar džekiem. Šie man teica, ka tagad šodien topā ir, lai nevar dabūt ārā, šodien topā asarim ir motilis, jeb sarkanais stārps, ūdens kārpus. Tāpēc es nolēmu pamēģināt uzlikt sarkanu šūpiņu šādu. Ar viņu arī, starp citu, forelēs labi ņēma, ja kājiem tāds īkriņš galā. Nu šitas jau smuks tāds asarītis. Smuks. Nu, pavisam skaists. Uzlikšu šādu te marmišku. Tāda te disko bumbiņu ar muškāpuriem. Tas skatīsies, būs, nebūs vēl stunda man ir, ko topēt. Tad, ja kas, tad, ja sanāks noķert dzīvot, tad vienkārši uzlikšu uz ūdas vienu. Tāpat vēl ir laiks. Ja nē, tad neko, tad nav vairs ko te trakot. Kā ar vietējiem parunāju, tad tagad jāskatās vairāk uz Latvijas pusi. Pēcpusā sakot, ka tur vairāk koncentrējas tagad dzivs. Un tur tā pilsētiņa Rapina un uz Mehikorma pusi. Tādas pilsētiņas tur tajās pusēs droši var braukt. Viņš vismaz tā teica vietējais, ka tur tagad esot īstā vieta, kur meklēt un kert. Attiecīgi tur nevajag prasīt, lai kāds tevi ved iekšā, tur kilometrs līdz 2 iet ar kājām un var sasniegt tādu pat dziļumu kā šeit, ap 10 metriem. Nu, tālūk, šodien cope iet uz beigām. Un, apdomājiet divreiz, ja plānojat braukt ar kādu. Ir skaidrs, ka forši, ka ieved jūs tālāk, dziļāk ezerā, bet vai tas... vai būs tā vērts, to neviens negarantē. Un kā jau jebkurā copē. Bet lielākais mīnus, laikam, man personīgi ir tāds, ka tu nevari, tad, kad tev sagribās kardināli mainīt lokāciju un vienkārši braukt mājās, ja esi saguris. Vairāk copes bijušas uz man personīgi uz vertikālajām blitkām, bet tāpat tās copes bija krietni mazāk nekā gribētos un pārunājot ar citiem, tad arī tās blitka vispār strādā ļoti slikti šodien. Motilis ir tas, kas strādā, kur dažiem vīriem ļoti labi nonāca ārā asaris un atsaucās uz motili. Bet jāsaprot tas, ka tad jābūt arsenālā līdzi ne tikai blitkai, bet arī mormiškai un, protams, arī jāsapērk motilis, kā man šodien nebija līdzi. Šitas jau smuks asarīts un skaidrs, ka ir dienas vienkārši, kad veicās mazāk.